although I've given this an introductory talk like this several times, absolutely every single time I've been unsuccessful in recording it. Neskatoties uz to, ka es šo ievadu runu vairākas reizes devis, visās šajās reizēs notikuši vienmēr bija problēmas ar ierakstu. Man tāda nav bijis nekad šī ieraksta. Either the battery runs out on the recorder, or something happens and there's distortion and can't be used. Vai nu, teiksim, beidzās ierakstošās ierīces baterija, vai arī, teiksim, kaut kāds parādās nepareizes atbalsts, atskaņas. And true to my tradition, I forgot to bring my recording device, so it's back at the apartment. Jā, un saskaņā šo jauko tradīciju arī šoreiz es vienkārši aizmirsu paņemt vispār šo ierakstošo ierīci. So I hope that this works. Jā, līdz ar to es ceru, ka šis strādā. Otherwise I have to give it again sometime, someplace. Ja pretējā gadījumā atkal man būs šī ievada runa tomēr, tad jānopar kādā citā vietā, citā laikā. So, here goes. I've been asked this weekend to speak about how we can work with our basic mental factors. Līdz ar to šajā nedēļas nogalē man lūdzu runāt par to, kā mēs varam strādāt ar mūsu pamat mentālajiem faktoriem. In other words, to adjust the various variables that are involved with the way that we experience each moment of our life. Ja citiem vārdiem sakot, kā mēs varam pieregulēt dažādus mainīgos, kas ir iesaistīti mūsu ikvienā izpētes momentā. And adjust them in such a way that we can have a balanced, sensitive way of dealing with others and ourselves. Un pieregulēt tos tādā veidā, lai mēs spētu tādā sabalansētā veidā uztvērt gan apkārtējos, gan arī sevi. And this is an important subject matter to learn about and to train ourselves in. Un tas ir tāds ļoti svarīgs jautājumu lokus, kur ir vērts, teiksim, apgūt un iemācīties. Because very often we tend to think of our frame of mind, our mood, as being some sort of whole solid thing. Jo ļoti bieži mēs domājam par mūsu prāta stāvokli, par mūsu noskaņu, kā kaut ko tādu iekapsulētu, kā diezgan cietu. And when we look at it in this whole way, then it's very difficult to see how can I adjust it, how can I change it if somehow the way that I'm leading my life is not very satisfactory. Un ja mēs skatāmies uz šo savu prāta stāvokli šādā veidā, tad ir diezgan grūti saredzēt to, kā tad mēs varam kaut ko izmainīt, kā tad mēs varam ietekmēt kaut kādas izmaiņas mūsu dzīvē. But actually, when we analyze, we find that our state of mind, our mood, our emotional state is made up actually of many, many different factors that are networking, interconnecting with each other. Bet ja mēs pāranalizējam, tad mēs konstatējam, ka katru mūsu, teiksim, prāta stāvokli, gara stāvokli veido ļoti, ļoti daudz, teiksim, elementi, kuri savā starpā miedarbojās, kuri pārklājās, kuri veido tādu kā tīmekli. Some of these may be functioning quite okay, but some of them might need some adjusting. Un iespējams, ka daži no tiem strādā tīri labi, bet dažiem no tiem ir nepieciešama pieregulēšana. And if we see what are the aspects of my state of mind that need adjusting, that are a little bit out of balance, then it gives us an idea of how to work on ourselves to improve the situation. Un ja mēs redzam, tad tieši kuri ir tie aspekti, kurus vajadzētu pieregulēt, tad mēs arī saprotam, kādā veidā mums būtu jāstrādā, lai mēs izmainītu šo savu stāvokli. And for this we have to learn, become convinced that actually we can adjust all these different elements that make up our state of mind, our moods. Lai to panāktu, vispirms mums ir jāpārliecinās par to, ka mēs tiešām varam izmainīt šos elementus un ka mēs varam līdz ar to ietekmēt arī mūsu gara stāvokli un noskaņojumu. So that's the topic for the weekend, and this fits into a much larger program that I developed, which is called Developing Balanced Sensitivity. Un tātad šis ir temats mūsu, teiksim, šīs nedēļas nogales, teiksim, pārunai, bet tas ietilps tādā lielākā programmā, ko es esmu radījis un kas sauc sabalansēta jutīguma attīstīšana.
It's published in a book that I did. I don't know if it's, I don't think it's in Latvian, but maybe it's in Russian, I don't know. Maybe it's not actually published in a book in Russian, but both the English and the Russian and some other language versions are on my website, so you can find it there. Un šī programma ir apkopota grāmatā, kas tā arī saucās Developing Balance Sensitivity, un iespējams, droši vien, mēs arī zinām diezgan droši, ka šī grāmata nav notulkota latviešu valodā, es domāju, varbūt viņa ir krievu valodā, bet jebkurā gadījumā viņa ir atrodama arī krievu valodā, teiksim arī daudzās citās valodās Aleksa mājaslapā. It's also together with a handbook, which one can use for the actual practice of the 20 exercises that make up the program. That's in Russian as well as English, of course. Un tā nāk kopā arī ar rokas grāmatu, kur ir aprakstīti 20 praktiski vingrinājumi, kādā veidā mēs tad tiešām varam šīs izmaiņas panākt, un tad tie ir arī atrodami šajā mājaslapā. This evening then I'd like to give a little bit of an outline of what the whole program is, so that we see where this particular exercise that we'll learn this weekend fits in. Līdz ar to tieši šajā lekcijā es vēlētos iezīmēt kopumā, teiksim, kā šo programmas tādu izklāstu, un arī, lai mēs saprastu, tad kurā vietā tad ietilpst tas vingrinājums, ko mēs apgūsim šīs nedēļas nogalas gaitā. The way that I developed this program is basically because I had been involved with practicing and translating and teaching Buddhism for many decades. Un šī programma radās, jo es biju, teiksim, praktizējis, mācījis, studējis budismu daudzus desmitgadus. And one of the big problems that I saw was that many people reached a plateau in their practice, and it was very difficult to go beyond that plateau. Un tas, ko es ievēroju, bija tas, ka daudzi cilvēki savā šajā garīgajā attīstībā, ja budismu praksē, sasniedz tādu kā līmenisku stāvokli, un teiksim, tālāks progress nenotiek, un līdz ar to, teiksim, tā ir tāda problēma. And the big obstacle that I saw was that people found it very difficult to know how to apply the various Buddhist teachings and practices to their daily life in terms of actual problems, emotional problems that they faced. Liels šķērslis bija tas, ka bija acīm redzams, ka daudzi cilvēki nemāki izmantot budisma mācības, teiksim, budisma atziņas savā ikdienas dzīvē, savu ikdienas situāciju risināšanā. The problem was basically because so many of the emotional problems that we all experience, we conceptualize in a Western way. And they're not conceptualized in the same way in traditional Buddhist thinking. Un problēma varbūt ir tā, ka, teiksim, ļoti daudz mūsu emocionālās problēmas mēs konceptualizējam rietumiem raksturīgā veidā. Un jāatzīmē tas, ka budismā savukārt šīs problēmas netiek konceptualizētas tādā veidā. So all of us know what insecurity is, what being insensitive, being oversensitive is. Visi no mums zina, kas ir, teiksim, nedrošības sajūta, kas ir, teiksim, pārliecīgs jutīgums, kas atkal ir šī jutīguma trūkums. Low self-esteem. Zems pašnovērtējums. Being out of touch with our feelings, out of touch with our body. Kad mēs neesam, teiksim, saskaņā, mēs nejūtam pat mūsu, teiksim, ķermeni, mēs neesam saskaņā ar mūsu jūtām. Alienation. Atsevišķinātība. All these things, stress, and there are no traditional Sanskrit or Tibetan words for most of these, not all of these. Un visas šīs lietas, teiksim, kas mums tik labi pazīstams, ne sanskritā, ne tibetiešu valodā pat nav vārdi, teiksim, kas apzīmētu katru no viņām. Now, that doesn't mean that ancient Indians, and modern Indians, and Tibetans don't experience any of these things. They do. It's just that they conceptualize it differently. Tas, protams, nenozīmē, ka, teiksim, senie indieši vai mūsdienu indieši vai tibetieši, ka viņi neizjūt šos prāta stāvokļus, tas tikai nozīmē to, ka viņi nekonceptualizē šādā veidā. So, I developed this program as a bridge, in a sense, to show how you could apply the various Buddhist methods to these typical problems that we all experience.
Un līdz ar to es radīju šo programmu kā tiltu, kas savieno mums tik tipiskās un tik pazīstamās problēmas ar to veidu, kā viņas tiek risināts, ja kā viņas tiek skatīts budismā. And I do this by analyzing these various problems according to the Buddhist conceptual framework. Then you can see how to apply the Buddhist methods for dealing with them. Un kā es to daru? Es to daru analizējot šīs mums pazīstamās problēmas ar budismu, teiksim, šiem konceptuālajiem līdzekļiem. Līdz ar to mums arī skaidrs, mēs varam atrast tos līdzekļus no budisma arsenāla, kas mums var palīdzēt šo problēmu risināšanai. And frankly, one of the big motivations for developing this program is because I needed it myself. Un atklāti runājot, patiesībā es radīju šo programmu, jo tā bija nepieciešamā pašam. So very often it seems as though self-interest and self-help is at least a part of our efforts to help others. It will help me, maybe I hope it will help others too, that type of approach. Varbūt ļoti bieži sanāk tā, ka mēs, teiksim, cenšoties palīdzēt sev, tomēr arī tad palīdzam citiem. Un vārds sakot, es palīdzu sev un caur to es palīdzu citiem. When we look at these various problems, the central issue that I focused on was sensitivity. Kad mēs lūkojamies uz šīm dažādajām problēmām, tad tas centrālais jautājums, uz ko es fokusējos, ir jūtīgums. And when we're talking about sensitivity here, we're talking about emotional sensitivity. Kad mēs runājam par jūtīgumu šeit, tad mēs runājam tieši par emocionālu jūtīgumu. And we have two extremes, being oversensitive and being insensitive. Un mums ir divi ekstrēmie stāvokļi. Viens no tiem ir tas, ka mēs esam pārlieku emocionāli, pārlieku jūtīgi, un otrs ir, teiksim, ka mums nav šī jūtība. What we want to do is to have some sort of balance type of sensitivity which is healthy, which is helpful, which avoids these two extremes. Un tas, ko mēs vēlētos panākt sabalansētu jūtīgumu, kurš izvairītos no šiem ekstrēmajiem stāvokļiem. Now, what sensitivity is directed at can be either others or ourselves. Un tas, uz ko šis jūtīgums ir vērsts, tas var būt vai nu mēs paši, vai arī citi. And it involves basically two factors. Un tas sevi iesaist būtībā divus faktorus. Paying attention, so attentiveness, and responding. Uzmanības pievēršana, varētu teikt, reakcija. So what are we paying attention to and responding to? That can be either a situation of others or our own situation. Tātad, kam mēs varam pievērst šo uzmanību, uz ko mēs varam reaģēt, tad pirmkārt tā ir, teiksim, situācija, vai mūsu pašu situācija, vai kāda cita cilvēka situācija. Or it can also be in terms of the effect of our behavior. The effect of our behavior on others, you know, what we say to them, how we treat them, and the effect of our behavior on ourselves. Vai arī, teiksim, efekts. Šis efekts, kā tas atstāja iespējas uz, teiksim, mums pašiem, kā mūsu darbības vai vārdi atstāja kādu iespēju uz mums pašiem un uz citiem. And there are many possibilities here of what could be out of balance. Un šeit ir daudz iespējas attiecībās tiem faktoriem, kurš tad ir nesaskaņā, nav līdzsvarā. We can pay too much attention or too little attention. Piemēram, mēs varam pievērst pārāk daudz uzmanības, vai mēs varam pievērst pārāk maz uzmanības. We can overreact or not react at all, or react in an inappropriate way. Mēs varam reaģēt pārāk daudz, vai pārāk maz, vai arī mēs varam reaģēt kādā nepareizā veidā. And then you shuffle these together and you have many, many possibilities of what can be out of balance. Pēc tam kombinējot šos faktorus dažādos veidos, mēs varam iegūt ļoti daudz dažādas, teiksim, iespējas, kas var būt ārpus šī līdzsvara. And when we look a little bit closer, speaking in terms of paying attention, you can pay attention with or without empathy. Un palūkojoties drusku ciešāk attiecībā uz šo uzmanības pievēršanu, mēs varam pievērst kaut kam uzmanību ar vai bez empātiju. Like for instance, as a man, I could try to pay attention and be responsive to my wife's pregnancy and giving birth to a child, but it's very hard as a man to empathize with what a woman actually feels. Es, piemēram,
Jā, es, piemēram, kā vīrietis, es protams, it kā varu pievērst uzmanību tam, teiksim, kā jūtās mana sieva saistībā ar krūtniecību un tā tālāk, bet man ir ļoti grūti, teiksim, ar reālu empātiju, teiksim, uztvērt to, kā jūtās šī sieva un kādas ir, teiksim, tās viņas jūtas. And paying attention can either be with understanding or without understanding. Un šī uzmanības pievēršana viņa var būt ar izpratni vai bez izpratnes. I notice that I'm really not feeling well, mentally, emotionally, and I don't understand why, what's really wrong, but I could respond to it by taking a rest. So there's an example where there's no understanding, but still we have a balanced, sensitive way of dealing with it. Piemēram, es varu, teiksim, justies, ka kaut kas īsti nav kārtībā, vai fiziskā līmenī, kaut kas nav īsti kārtībā, emocionālā līmenī, bet es īsti nezinu, kas nav kārtībā, bet kā reakcija uz šo izpratni par to, ka kaut kas nav kārtībā, es varu, piemēram, doties atpūsties. Un te arī tad parādās situācija, kad mēs neesam izpratuši, tad kas īsti notiek, bet mēs reaģējam tādā balansētā, veselīgā veidā. Yeah. Let's look at each of these variables so that we have a little bit of an idea. Vai palūkosim katru no šiem mainīgajiem, teiksim, secīgi? Yeah, that's a good example. Labs Being sensitive to the situation and shutting your cell phone before a lecture begins. Un, teiksim, šis ir labs piemērs, teiksim, tam, ka mēs varētu, teiksim, būt jūtīgi attiecībā pret šo situāciju un izslēgt mobilo telefonu pirms lekcijas sākas. You have to pay attention to what is the situation and then respond appropriately. Jā, mums ir jāpievērš uzmanību, kāda ir šī situācija un atbilstoši jātiek. So, anyway, paying attention to a situation in terms of ourself. For instance, take the example of our health. Piemēram, uzmanības pievēršana saistībā ar mums pašiem. Piemēram, saistībā ar mūsu veselību. You can pay too much attention and then you're a hypochondriac and always worrying about how you feel. Piemēram, mēs varam pievērst pārāk daudz uzmanības, un tad mēs būsim hipohondriķi, kuri ir visu laiku satraukti par to, kas tad ar mūsu veselību notiek. Like buying one of these blood pressure machines that you keep at home, and then you take your blood pressure every couple hours. Un, piemēram, mēs varam iegādāties šo spiedienu mērāmo aparātu, un tad ik pēc pāris stundām mērīt sev šo spiedienu un paši palikt pilnīgi traki saistībā ar šo procesu. Right. On the other hand, you could be insensitive to your health, and even if you're feeling bad, you don't go to a doctor, you don't do anything. Un no otras puses atkal savukārt mēs varam pilnīgi nepievērst uzmanību, teiksim, mūsu veselībai. Pat gadījumā, ja mēs jūtamies slikti, mēs nedodamies pie ārsta, mēs pilnīgi to ignorējam. And in terms of paying attention to a situation of others, let's say our children, you could pay too much attention, and so you're always, just overly protective of them and overly watching everything that they do. Piemēram, attiecībā uz šo uzmanības pievēršanu citiem, piemēram, saistībā ar mūsu bērniem, mēs atkal varam būt pārmērīgi daudz veltīt uzmanības, mēs varam būt pārliecīgi, teiksim, tādi aizsargāt griboši, pārlieku novēro viņus, iejaucamies viņu lietās. Or you pay too little attention to them, you're too busy, you're always working or whatever. Just throw them in front of the television. Vai arī mēs pievēršam pārāk maz uzmanības, jo mēs esam visu laiku aizņemti, mums ir jāstrādā, tad mēs vienkārši nometam viņus televizoru priekšā un viss notiek. But obviously we need a balance there, somewhere in the middle, in terms of our health, in terms of paying attention to our children. Un acīm redzam, mums ir nepieciešams balans, mums ir nepieciešams līdzsvars stāvoklis, kas ir kaut kur pa vidu. Gan attiecībā uz mūsu veselību, gan attiecībā uz mūsu bērniem. And then in terms of paying attention to the effect of our actions, in terms of ourself. Un tad runājot par, teiksim, to par iespēju, kāda mūsu darbības atspoguļojas, pieņemsim, attiecībā uz mums. We could pay too much attention, like we're afraid of ever making a mistake. And so it almost cripples us in terms of how we deal with anything in life. Piemēram, mēs varam būt pārlieki, teiksim, daudz uzmanības veltīt šim faktoram, un, piemēram, mēs varam būt pilnīgi nespējīgi pieņemt kaut kādas lēmumus, jo mēs vienkārši baidamies. Or we pay too little attention and we're sloppy. We don't care that we make mistakes. Un, vai arī no otras puses mēs nepievēršam nekādu uzmanību, un tad mēs esam pavirši, un mēs vienkārši darām, kā ienāk prātā.
And in terms of our effect on others, we could pay too much attention to that, so we're always afraid that we're going to do something or say something to others that is either going to hurt them or they're going to disapprove of us, and so on. So, you know, we're very careful and shy, Un savukārt, ja mēs pievēršam always trying to please them. Savukārt, ja mēs pievēršam pārāk daudz teiksim, uzmanības tam, kā mūsu teiksim, darbības atstāja iespēju uz citiem, tad mēs varam teiksim, būt šausmīgi kautrīgi, mēs baidamies pieņemt kādu soli, pateikt kaut ko, jo tas varētu izraisīt šajos cilvēkos kaut kādu nepatiku pret mums, viņi varētu mums neakceptēt. Or we don't pay enough attention to the effect of our behavior on others, and so we say cruel things, or we come late, or all these sort of things that we're not even really paying attention to the fact that it will hurt somebody else. Vai arī mēs varam pilnīgi nepievērst uzmanību teiksim, tam, kādu iespēju mūsu darbības atstāj uz citiem, un mēs varam pateikt dažādas teiksim, nežēlīgas lietas, mēs varam teiksim, neierasties laikā, mēs pilnīgi ignorējam to, kāds ir mūsu darbība iespējas uz citiem. And then, of course, we can overreact, we can underreact. Arī, protams, mēs varam kā pārreaģēt, teiksim, reaģēt pārliecīgi, vai arī teiksim, nereaģēt pietiekoši. We can notice that something is wrong, but then we don't react. You know, I know that I'm working too hard, but I don't do anything about it. So it's a type of denial. Bet mēs arī varam, teiksim, ievērot kaut ko un nereaģēt uz to. Piemēram, mēs konstatējam, ka mēs varbūt strādājam pārāk daudz, bet mēs to ignorējam, mēs neko nedaram. You know I'm sick, or I know that I'm getting old, but nevertheless I'm going to still try to deny that, and then I'm still going to try to do things as if I were healthy and young. This type of thing. Piemēram, es varu būt slims vai varbūt vecs, bet vienalga es to ignorēju, es izliekos to nepamanām, un es vienalga turpinu darīt lietas, it kā es būtu vesels un jauns. Then we could still act, let's say, do something, react to something, but without any feeling, or with too much feeling. Un mēs arī That's varam. another variable. Un tā kā viens cits mainīgais ir tas, ka mēs varam reaģēt uz situāciju, mēs varam kaut ko darīt, bet We don't have any feeling. Jā, mums No nav emotional feeling. mums nav nekādas emocionālās izjūtas attiecībā uz to. Mēs neko nejūtam. You know, I'll help you because I feel guilty, or it's my duty, or something like that. But I really, my heart isn't into it. That's another form of being insensitive, isn't it? Piemēram, es palīdzu tev, tikai tāpēc, ka es īstenībā jūtu vainas apziņu. Tas nav tāpēc, ka es jūtu kaut kādu, teiksim, siltumu. Or I help you, but I'm, overly emotional about it, which sometimes, let's say, you ever happen that you hurt yourself, and then, somebody is more upset about it, and trying to help you than you are. Ja arī, teiksim, ka mēs palīdzam kādam, teiksim, mēs sakam pārņemt ar šīm emocijām, vai jums nav gadījies kādreiz tā, ka, teiksim, jūs esat, iegriezuši rokā, un tad, teiksim, kāds ir daudz vairāk ir satriekts par to nekā jūs pats. So, these aspects, there's also unbalanced judgment. We responded in an inappropriate way. Jā, un, teiksim, arī varbūt, teiksim, nepareizs, teiksim, nesabalansēts novērtējums. Mēs reaģējam neatbilstoši. And also in terms of having too much feeling, first of all, you can also have a lot of feeling but don't actually do anything. Jā, var arī būt I'm so upset and so on, but I'm paralyzed because I'm afraid that I would do something wrong. I would make a mistake, so I don't do anything. But I'm really upset about your situation, or really upset about my own situation. Kādreiz mums var būt šīs jūtas, šīs emocijas un tā tālāk, bet tām neseko nekāda darbība. Piemēram, mums var būt, teiksim, pilnīgi paņems par to, kāda cik sarežģīta situācija man pašam vai kādam citam, bet es neko nedaru, tāpēc man ir bail, teiksim, pieļaut kļūdu. Or we can, and in terms of feeling, there's two directions that the feeling can go into. There's an embracing type of feeling, and there's a distancing type of feeling. Un arī attiecībā uz šiem jūtām ir divi veidi, teiksim, jo viena, teiksim, tāda, kas ir kā pievalkoša, otrs savukārt ir atbrūstoša. So let's say somebody has been abused, and then, our feeling is, oh, you poor thing. So it's too embracing of them. Oh, you feel pity. Oh, you poor, poor thing. And that also
very insensitive to the other person. They don't want to pity. Un ja kāds, teiksim, ir kaut kādā veidā cietis, tad mēs atkal esam tādi pārlieku pārņemti, mēs tur, teiksim, izsakām dažādos veidos šo varbūt līdzjūtību pārliecīgi daudz, un tad, teiksim, šie cilvēki nevēlās šādu žēlošanu. Or it could be this distancing thing. Maybe that's not the best word to describe it, but you hear of somebody who was robbed or abused or whatever, and then you get this, what we call righteous indignation. That was so terrible, you know, you get all upset how terrible that was. It doesn't help the other person at all. So you're responding with feeling, but a completely inappropriate, unhelpful feeling. Bet var arī būt šī, teiksim, tāda atgrūdošā, teiksim, šī sajūta, ka, piemēram, ja kāds ir bijis apzagts vai teiksim, aplaupīts, un tad mēs sakām, ai, cik tas ir briesmīgi, ka tev tā apzag un kāds gadījās, un būtībā mēs reaģējam ar jūtām, bet mēs reaģējam ar pilnīgi neatbilstošām jūtām šajā situācijā. Also, there's another variable of balance that we need in terms of balance to our sensitivity to others and to ourselves. Un tad ir vēl, teiksim, līdzsvars, kas mums ir jāvēro starp šo jūtīgumu attiecībā uz sevi un iepratim šim jūtīgumu attiecībā pret citiem. We're taking care of somebody who's sick, for example, so we're trying to be really sensitive and helpful to them, but we're totally insensitive to ourselves. And we overtax ourselves, we don't take a break or anything like that, especially if we're taking care of an elderly parent or a grandparent, you know, that has Alzheimer's or something like that, and you completely burn yourself out because you're not sensitive to your own needs, being too sensitive to the other one. Un, piemēram, teiksim, šis nejūtīgums attiecībā pret mums pašiem var parādīties situācijā, kad mēs kopjam kādu, teiksim, slimnieku, ceļš, ja tas ir, teiksim, vecāks, teiksim, ja mūsu vecāki, vai kaut kas tāds, viņam ir varbūt Alzheimer slimība vai kaut kas līdzīgs. Un mēs esam pilnīgi iekšā šajā, teiksim, šajā kopšanas procesā, mēs pilnīgi ignorējam, kādu iespēju tas atstāja uz mums, un beigās mēs esam, var teikt, tā kā izdeguši, mēs esam visu šo enerģiju izlikuši, tieši tāpēc mēs esam ignorējuši mūsu pašu stāvokli. So you can see from all these examples that this issue of sensitivity covers a very large area of different problems that we face in life. Un no šīs klāsta mēs redzam, ka būtībā šīs jūtīguma problēmas, viņas noklāja ļoti lielu, teiksim, šo problēmu loku, ar kurām mēs dzīvē saskaramies. And when we analyze all these problems, what we find as the common factor in all of them are these two aspects, paying attention and responding. Un, kad mēs analizējam visu šīs problēmas situācijas, mēs redzam, ka visās viņās ir šis vienojošais, teiksim, šie divi faktori. Tātad ir uzmanības veltīšana un reaģēšana. And that indicates what we could work on if we can understand, you know, and through introspection, honest introspection about what are my imbalances, then we see how can we work with this? What can we adjust in order to deal in a more balanced, sensitive way to situations of others and ourselves, the effect of my behavior on others and the effect of my behavior on myself. Un tad arī mēs redzam, kam mums jāpievērš uzmanība, teiksim, attiecībā uz to, teiksim, gan uz šo uzmanības veltīšanu, gan uz šo reaģēšanu, gan attiecībā uz mums pašiem, gan attiecībā uz citiem, lai tas notiek tādā veselīgā veidā. And Buddhism, of course, is very helpful with many methods to deal with these issues. Un budisms ir ļoti, teiksim, var teikt, palīdzoši šajā ziņā, jo ir daudz metodas, kuras reāli strādā šajā visā. And what I've done with this program is take many different methods from many different Buddhist practices and put them together in a certain order that makes sense with how we would develop balanced sensitivity. So everything is based on the Buddhist teachings. Līdz ar to tas kādā veidā es radīju šo programmu, bija tas, ka no dažādām budismu mācībām es paņēmu, teiksim, šīs metodas un apvienojot un viņas saliekot noteiktā kārtībā,